Es sveicinātu Spēle Latvijas skatītājiem. Pirms mēs sākam šo videoklipu, es vēlos pateikt vienu lietu. VIP moda administrācija, citi internetu veikali. Neņemiet šo personīgi. Mēs neesam par godīgu biznesu, bet šajā gadījumā tiek krāpti visi Latvijas pilsoņi. Šodien mēs esam nolēmuši jums parunāt diezgan nopietni un pat diezgan aktuāli un liela problēma, kas risinās Latvijā. Tātad, tiek veidot internetu veikali, kuri uzpelnās uz jūsu rēķina pilnā mērā. Tāpēc, ka viņi iepērk preces no Ķīnas internetu veikaliem un jums pārdod par 2 un 3 reizes dārgāku cenu. Nevienam nav noslēpums, ka Ķīnā ir internetu veikals AliExpress, kurš viens no ietekmīgākajiem tirgo tieši internetā, kurā jūs varat iegādāties gan drēbes, gan sadzīvē nepieciešamās lietas. Un tas ir viens no drošākajiem un populārākajiem veidiem internetā, kā iepirkties. Viss, kas jums ir jāizdara, ir tikai ieiet šajā mājaslapā, jāreģistrējas un jāreģistrē savu karti kādā no savas Latvijas bankām. Tā ir Svetbanka, DNB banka, Nordea vai kāda cita. Internetbankā jāreģistrē drošie maksājumi. Un tā tad jūs varēsiet veikt brīvu maksājumu, kurš arī būs drošs. Kāds īsti notiek? Jūs ieiet mājaslapā vipmoda.lv, reģistrējieties, izvēlieties savus preces, ieliekat grozā. Pārdevējs šis preces apstrādā, pārbauda, ko jūs iegādājaties, jūs nopirkāt kleitu par 15 eiro, nosūtiet viņam naudu uz bankas kontu. Šis uzņēmējs tātad dodas uz AliExpress, iegādājas šo preci, un jūs preci saņemsiet pēc 30, 60, varbūt pēc 2 nedēļām. Taču par kvalitāti, par attēlā redzamo drēbu un kādu jūs saņemsiet, nav zināms. Un šī tā lielākā problēma. Un, ja jums atnāk nekvalitīvs apģērbs, jums ir jāstrīdas tieši sākot ar VIP modi. Un VIP modas administrācija strīdēsies ar AliExpress administrāciju. Un kādu daļu jūs no naudas saņemsiet, jūs neziniet. Taču, ja jūs pasūtat tieši pat taisno no AliExpress, kas pat ir drošāk nekā izmantojot Latvijas uzņēmumu VIP modu un citus, jūs saņemsiet tieši atbildi no administrācijas un no šī pārdevēja, kas jums arī atdos šo naudu. Proti pārskatīs atpakaļ uz kontu, ja radīsies kādas nesaskaņas vai problēmas. Vēl svarīgs fakts ir tas, ka jums atpakaļ uz VIP modas biroju būs jānes 14 dienu laikā šis apģērba gabals. Taču, ja jūs sazināsiet par taisno ar AliExpress administrāciju, jums nekas tāds nebūs jādara. Tagad ķersimies klāt svarīgākajai daļai. Salīdzināsim preču cenas. Ķersimies klāt AliExpress cenām un šī internetu veikala VIP moda. Turpmāk tā ir jūsu izvēle, kā rīkoties un no kāda internetu veikala iegādāties jums vēlamo preci. Ar šo vēlējumies jūs iepazīstināt un iedrošināt. Nepārmaksājiet, bet veiciet pirkumu paši. Kamēr mēs filmējam šo videoklipu, mums telefonā ieskanēja notifikācija ziņa. Atnāca e-pasts tieši no VIP modas. Lūk, labdien pēdējā Latvijā komanda. Veikals nāk un tiek vērsts ciet, un veikala izvietotajām precēm gandrīz nevienai nav uzcenojumi 100%. Kāpēc veikals tiek slēgts ciet? Man ir aktuāls jautājums. Esmu pārliecināts, ka problēma tieši meklējam šajās uzcenojumos, kuru pats pārdevējs neatzīst. Spriediet jūs paši, taču uzcenojumi šeit ir ļoti acīm redzams. Šis nav vienīgais internetu veikals, kurā ir šāda problēma. Mēs varam uzsvērt citus www.stilam.lv un jebkur arī draugiem LV un citās vietnēs šādi tiek krāpti cilvēki. Spriediet paši un izvēle jūsu rokās. Mēs tikai vēlamies jums šo pastāstīt. Paldies, ka nostājāt šo video un tiekamies jau nākamreiz. Pēd Latvijā komanda strādās, skatīsies un vērtēs. Atā!